Sāksim, ja? Sāksim ar to, kāpēc mēs esam šodien sapulcējušies. Un tā doma ir šodien, es neesmu nākus gluži izklaidēt, un arī nav tāds mērķis šodien, lai būtu vienkārši interesanti, bet patiesībā es gribēju uztaisīt tādu patiešām ļoti noderīgu un ļoti vērtīgu lekciju par to, tāpēc, lai mēs saprastu, kas slēpjas aiz ekrāniem. Un aiz ekrāniem ar tādu domu, ka mums ir tagad plaši pieejama digitālā pasaule. Viss ir brīnišķīgi, daudz jaunas, skaistas iespējas, gan mums pašiem, gan mūsu bērniem, gan mūsu vecākiem. Bet problēma ir tajā, ka tās tehnoloģijas ir ienākušas pie mums bez nekādiem noteikumiem. Un es uzreiz varu pateikt, ka es neesmu pret tehnoloģijām. Tehnoloģijas ir brīnišķīgas, es pati tās lietoju. Bet problēma ir tajā, ja mēs viņus lietojam pārmērīgi un kaut kādā veidā neveselīgi. Ja? Un tad es paskatīšos uz šo no digitālās labotības viedokļa. Principā viss, ko šodien stāstīšu, ir brīvi pieejams ikvienam. Jautājums, vai mēs vienkārši šādu informāciju patērējam vai nē, vai mums viņa patīk vai nepatīk, vai gribam to skatīties vai nē. Bet tā kā šodienas lekcija paredzēta pārsvarā pedagogiem un skolām, tad tas uzsvers vairāk būs uz to, gan kā mēs sevi varam iedvesmot un mazināt digitālo pārslodzi, gan arī vairāk saprast bērnus. Risinājumus es arī beigās iedošu, bet ar risinājumiem ir tā, ka mēs jau visi zinām, kas būtu jādara. Tikai bišķi grūti ir to darīt un īsti nesaņemamies reāli to visu izdarīt. Bet mans mērķis ir vairāk slikt un palīdzēt saprast, kāpēc būtu kaut kas jāmaina. Ja? Uz to es arī šodien centīšos mērķēt. Un tad, kāpēc vispār šāda tēma mums šodien ir uzvedusies? Ja? Jo mēs pirmām kārtām es teiktu, ka tā ir nespēja noturēt uzmanību. Un es domāju, ka ar to ir saskāries ik viens, gan jūs, mēs, pieaugušie, gan mēs visu to pašu redzam arī skolās, bērniem, ka uzmanības noturība šobrīd ir ļoti, ļoti sašķobījusies. Un mēs iesākam darīt vienu lietu, un jau pēc brīža attopamies darot kaut ko pavisam citu, vai arī paliek garlaicīgi, nespējam to uzmanību koncentrēt, uzreiz pārslēdzamies, un tad nāk telefons, kurā ir daudz kaut kas interesantāks. Un šādā veidā mēs nepārtraukti to uzmanību pārslēdzam. Un par uzmanību tūlīt arī bišķi vairāk parunāsim, bet vēl papildus, ko mēs skolās novērojam, lasīt prasme, rakstīt prasme, ka bērni arvien mazāk vēlas lasīt grāmatas, arvien sliktāk kaut ko raksta, ar valodu sākas problēmas arvien vairāk, atmiņa mums pasliktinās, mēs visu redzam. Ja? Es domāju, ka jūs ikdienā visu šo redzat, un nespēja just prieku vai motivācijas trūkums. Arī es gribētu teikt, ka to var izskaidrot šīs digitālās labbūtības tēmā, jo, principā, kad es mācos par šo visu, tad es saprotu, ka tur ir visas atbildes. Vienīgi mēs par to varbūt citreiz kaut kā nerunājam, bet īstenībā es saskatu šeit atbildes uz to, kāpēc mums nav prieka, kāpēc nav motivācijas, kāpēc mēs skatāmies, ka bērni ir neieinteresēti tiklīdz, ja mēs kaut ko, piemēram, izdomājam skolā forši sarīkot, un tad mēs sastopamies ar tādu, varētu teikt, neieinteresētību. Ja? Arī tam ir izskaidrojums. Socializēšanās un komunikācija problēmas arī tas ir tas, ko bērni mūsdienās nemāk īsti savā starpā komunicēt. Ja mēs iedodam brīvi spēlēties, ir bijis arī tāds pētījums, ka ielaist bērnus telpā, kur ir rotaļas spēles, kur viņiem vienkārši ir brīvs laiks, piemēram, skolas starpbrīdī, viņi var vienkārši darīt, ko viņi vēlas, tur viss ir, lai viņi varētu spēlēties. Un tad ir kaut kādi daži bērni, kuri ieiet uzreiz kaut ko sāk spēlēties, un tad tajā pētījumā bija arī daži bērni, kas vienkārši aizgāja malā, stāvēja, skatījās, brīnījās, beigās vienkārši kaut kur apgulās malā un aizmiga. Un tad tie pētnieki domāja, kā tur īsti ir. Un tad tas secinājums bija, ka tie bērni vienkārši nemāk pašvadīt spēlēties. Un šādā veidā
Nu jā, vienkārši tas ir tas, ka mēs pieaugušie visu laiku gribam visu arī kontrolēt, visu norādīt, pateikt, kur kas jādara, es tā skaitā. Un arī miega problēmas arī ir tas droši vien, kad ar ko mēs kā pieaugušie vairāk saskaramies. Miegs ir ārkārtīgi svarīgs, bet arī tas, ka bērni nāk uz skolu neizgulējušies, jo ilgstoši ir skatījušies vakarā telefonus, un tad beigās viņš nākošajā dienā neko nespēja skolā izdarīt. Un, diezgan likumsakarīgi. Ja cilvēks nav izgulējies, tad spējas mācīties un strādāt ir ierobežots. Pārslodze, trauksme, depresija, stress, mūsdienu sabiedrotie, diemžēl. Un papildus vēl šodien diezgan daudz pastāstīšu arī atkarībās, jo atkarības ir tāda interesanta tēma, un tā ir roku rokā saistīta ar mūsdienu lielāko dzinējspēku, dopamīnu. Es domāju, ka gan jau esat dzirdējuši tādu nosaukumu, ja? Dopamīns faktiski šobrīd ir tā lieta, kuru mēs kā cilvēki esam varējuši uzlauzt. Un dopamīns arī noved pie dažādu veidu atkarībām. Par to mazliet arī runāsim. Par uzmanības pārslodzi, ko es uzreiz gribētu pateikt. Tā galvenā doma ir, ka cilvēka uzmanība un kognitīvie resursi ir ierobežoti. Un viņi ir ļoti ierobežoti, jo kaut kādā brīdī mēs varam darīt, un tad mēs piekūstam, un tad mēs vairs nespējam domāt. Un tieši tāpat ar gan mums, gan bērniem prāta spējas izsīks dienas gaitā, stundas mācības, atpūta, un īstenībā arī ļoti liela loma šobrīd ir uz to, ka mēs visu laiku pārslēdzamies no viena uzdevuma uz cita, no darbiņa uz telefonu, no viena kaut kāda pienākuma uz kaut kādiem paziņojumiem, tad teikšņi ir kaut kāds interesants video, tad vēl kaut kas, kāds kaut ko atraksta, kaut ko piezvana. Un principā mēs visas dienas gaitā tā ļoti, ļoti regulāri pārslēdzamies. Un kas notiek smadzenēs, ka ja mēs esam iesākuši kaut jebkādu darbu darīt, kaut ko uzsākuši, tad smadzenes ir uzbūvējuši schēmu, es tagad darīšu šādi. Un tad, kad mēs pārslēdzamies uz kaut kādu citu interesantu vai mazāk interesantu lietu, tad smadzenēs tur tā schēma tiek vienkārši kā dzēžgumi izdzēsta, smadzenes taisa jaunu schēmu. Ko mēs tajā brīdī darīsim? Un šādā veidā, daudzas reizes izdarot, jūs saprotiet, cik liels resurss smadzenēm ir jāpatērē, lai visu laiku pārstrukturētos uz jaunu ideju. Un tajā brīdī, kad informācijas kļūst par daudz, tad rodas uzmanības pārslodze. Un tas ir iemesls, kāpēc mums ir jāpievērš ļoti, ļoti liela uzmanība tieši uzmanības resursu un kognitīvo spēju atjaunošanai. Un atjaunošana nav gluži tas pats, kas atpūta, par to arī mazliet vēlāk runāsim, bet mums tā atjaunošana ir vienkārši vitāli nepieciešama mūsu smadzenēm. Tieši tāpat kā, ja mēs skatāmies uz skolas vidi, tad ir 40 minūšu mācību stunda, gan skolniekam, gan skolotājam, un pa vidu ir starpbrīdis. Un tas starpbrīdis būtu tas brīdis visas dienas garumā, starpbrīži, kad ir jāatjauno smadzeņu resursi. Nevis jāmēģina pakluso vēl ielīst telefonā, uzrakstīt ziņas, paspēlēt kādu spēlīti, jo telefons nav atpūta smadzenēm. Tā ir ļoti liela pastiprināta slodze, ļoti liela dopamīna izdalīšanās, un tajā brīdī, kad mēs esam šo pusdienas laiku vai pārtraukumu vai starpbrīdi izmantojuši kaut kādā veidā, kas tik un tā stimulē smadzenes, tad kognitīvie resursi tajā brīdī nav atjaunojušies. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tiešām starpbrīžos un brīvajā laikā mēs atjaunojam tieši kognitīvos resursus atpūšoties. Faktori tātad, kas veicina uzmanības pārslodzi. Pirmais jau ir visizplatītākais, protams, mūsu brīnišķīgie telefoni. Tas, ka mūsu telefoni mums ir pieejami visu laiku 24/7, un tas ir, tā ir tāda pilnīgi normāla lieta.
Un ļoti daudz sauc jau telefonu kā tādu spēļu automātu mūsu kabatā, lai gan viņš pēc tāda it kā neizskatās. Ne? Ja mēs regulāri aizietu uz spēļu zāli, tad tas būtu ne tik ļoti pieņemami. Un tas it kā skaitās tā kā slikti, ja? vai arī, es nezinu, ja mēs ietu atpūsties, vai dzertu alkoholu, vai lietot narkotikas, tas uzreiz viss ir, tā kā skaitās slikti, bet telefons neskaitās slikti. Un telefons ir pieejams visu laiku, bet īstenībā telefonu un ļoti daudz aplikāciju un dažādu sociālo tīklu un ļoti daudz, kas mūsu brīnišķīgajā telefonā iekšā ir, tur viss ir tik ļoti dizaineri un psihologi un dažādi speciālisti ir piedomājuši pie tā, lai šīs ierīces būtu maksimāli atraktīvas, maksimāli interesantas. Piemēram, tāds apzināts dizains, kā atjaunināt jaunu ziņu, es nezinu, Facebookā, Instagramā, ziņu portālos, jebkur, ka mēs aizējam, pieņemsim tādu lietiņu, kā pavelkam ar pirkstu uz leju, lai atjauninātos un parādītos kaut kas jauns tur, ja? Un tas praktiski arī ir šī pati kā spēļu zāles svira, ka tu novelc to sviru un gaidi, kas tev šajā brīdī priekšā parādīsies. Vienmēr tas ir ļoti interesanti, vienmēr tas ir neparedzami, un tas arī ir tas, kas mūs ļoti, ļoti piesaista un novērš to uzmanību. Protams, ka spilgtās krāsas, viss, un pieejamais milzīgās informācijas apjoms ir, faktiski tā, ka daudzās grāmatās un daudz, kur cilvēki arī saka, bez mazliet tas informācijas apjoms, kas mums šobrīd ir pieejams, ir tā kā dzert no ugunsdzēsēja šļūtens. Ka tur ir tik ārkārtīgi daudz, ka nevis tu vienkārši padzeries no krūzītes vai no krāna, bet tagad normāli no ugunsdzēsēja šļūtens, un mēs to visu nenormāli lielo, interesanto informācijas apjomu cenšamies sevi uzņemt, jo tas viss taču ir tik forši un tik interesanti. Paziņojumi, brīdinājumi, atgādinājumi, viss ir apzināti taisīts. Es tagad skatos, piemēram, jaunajos iPhone'os, kā es domāju, ar kādu mērķu uztaisīts, ka neizdziest ekrāns vispār. Ja? Tā kā, lai taupītu telefonu, akumulātoru vai lai netaupītu, tā kā pilnīgi vienalga. Nē, tas ir apzināti radīts, lai tas telefons visu laiku būtu priekšā, lai visu laiku būtu redzama tā informācija, lai visu laiku viņš aicinātu un lai mēs tur veltītu laiku. Jo skaidrs, ka vēl joprojām valūta, ar ko mēs maksājam, ir mūsu uzmanība. Un jo vairāk laika mēs veltam jebkurā no platformām, vai tie būtu sociālā tīkla, vai tās būtu spēles, vai tie būtu ziņu portāli, jebkas tiešām, visi vēlas, lai mēs veltam tur pēc iespējas lielāku uzmanību un pēc iespējas lielāku laiku, jo tad tur kāds cits var nopelnīt, kāds cits mums var parādīt vairāk reklāmas. Mēs lielākoties nemaksājam, mēs esam tikai tā kā followeri, sekotāji, bet reālie klienti ir tie, kas maksā, un tad tie arī pelna to naudu. Un papildus tas, ka mēs telefonu, ja mēs paskatāmies, cik reižu dienā mēs paceltu un atbloķētu telefonu, lai paskatītos, vai tur nav kaut kas jauns ienācis, teiksim, to var redzēt telefona statistikā, tad tās tiešām ir 100 reižu dienā, tie nav 10. Par nepārtrauktu daļēju uzmanību. Tātad, tas arī ir tāds stāvoklis, kad mēs pārslēdzamies no vienas uz otru. Un problēma šajā ir kāda, kad mēs nespējam iedziļināties tādā kaut kādā konkrētā problēmā, tā kā padziļināt. Visu laiku tā kā tiek tāda virspusēja iegūta informācija, viena informācija, otra informācija, trešā ir ļoti daudz informācijas. Un mēs īsti līdz galam nespējam iedziļināties nevienā no šīm informācijām. Negribētos jau, protams, salīdzināt ar skolnieku mācību programmām, bet arī tur informācijas apjoms, kas bērniem ir jāiemācās, ir ārkārtīgi liels. Šobrīd ir vispār tāda situācija, kad diezgan daudz lietām ir vienkārši ātri jāaiziet cauri. Un jautājums, vai sanāk tiešām iedziļināties kādā specifiskā problēmā, kādā specifiskā tēmā, tiešām tā, lai mēs viņu pa īstam saprastu. Problēma arī par kritisko domāšanu uzreiz ir,
Jo mēs nespējam izvērtēt šo informāciju, ja viņi ir tik daudz, ja viņi tik ātri mainās, un tad uzreiz rodas tādas iespējas arī neizprast, un arī krāpniecības riski, tas viss ir uzreiz līdzi, kas nāk ar to daļēju uzmanību. Te bija vēl informācija par vienu pētījumu, par mentālās enerģijas noplūdu. Šis konkrētais pētījums, kas priekšā ir grafiks, tas ir bijis jau 17. gadā diezgan sen, bet pēc tam ir bijuši vēl daudz citi pētījumi, kur pārbauda, teiksim, noliek telefonu vienai grupai uz galda priekšā, citai grupai, piemēram, somās, vēl citai grupai palūdz telefonu nolikt vispār citā telpā. Un tad mēs veicam kaut kādu darbu. Vai tas ir darbs kā darbs, vai tās ir mācības. Un rezultātā, protams, ka tiem cilvēkiem, kuriem telefons atradās citā telpā, šī atmiņa un šīs kognitīvie resursi bija lielāki, jo, diemžēl tā ir, ka ja tas telefons atrodas tepat tuvumā kaut kur blakus, un nedod Dievs, tur atnāk kaut kāds maziņa ziņa, ka kaut kāds paziņojums, ja? Pat ja tas paziņojums ir nesvarīgs, un it kā tev liekas, ka es taču varētu nepārbaudīt šo ziņu. Bet tik un tā, lai nepārbaudītu telefonu, nepārbaudītu šo ziņu, ir jāpatērē smadzeņu resursi un enerģija. Ja? Un tu beigās 1, 2, 3, 10 un 20 reize šādi dienā. Un tā mentālā enerģija, diemžēl, aizplūst, pat lai vienkārši nepārbaudītu savu telefonu. Nerunājot jau par visu pārējo, kur viņi aizplūst, tad mēs viņu pārbaudām. Tad bija tāda interesanta lieta. Lasīju tagad nesen brīnišķīgu grāmatu, manuprāt, Nozagtā uzmanība, kā atgūt koncentrēšanās spēju. Un šeit autors norādīja uz to, ka šī sadrumstalotā uzmanība mums vispār kā sabiedrībai kopumā un arī jaunajai paudzei, ko mēs audzinam, faktiski rodas problēma uz to, ka mēs nespējam pievērsties īstajām problēmām. Mēs tā visam pa virsu skrienot pāri, mēs neiedziļinamies, pieņemsim dabas problēmās, visur, kur vajadzētu patiešām iedziļināties, lai mēs kolektīvi risinātu kaut kādas globālākas problēmas, ar to visu ir ļoti sarežģīti, jo mēs visu laiku tiekam novērsti. Pat ja mums kaut kādā brīdī liekas, jā, par šo vajadzētu padomāt, vai tas ir svarīgi, tad ātri vien mēs novēršamies uz kaut ko citu, nezinu, kā kaķi spēlē klavierus, pieņemsim, ja, bet vai jebkas cits, kas tas varētu būt, ja. Un mēs neidentificējam tās reālās problēmas, mēs nespējam tur tā kā nokļūt pie risinājumiem, un arī atbildība no līderiem, pieņemsim, ja, mēs, diemžēl, skatoties kaut kādas, ministru kabineta vai kaut kādas citas oficiālās sanāksmes, ja mēs redzam, ka kaut kādas sanāksmes laikā cilvēki visu laiku, piemēram, pārbauda savu telefonu, raksta savas ziņas, tad skaidrs, ka tajā brīdī, kad kāds, jebkādas sapulces laikā vai jebkādas sarunas laikā, jebkādas tikšanās laikā, tajā brīdī, kad mēs pievēršamies telefonam, mēs nepievēršamies tai lietai, kurā mēs esam otrai, ja? Ne tai sarunai, ne tai sapulcei, ne tai tēmai, kur būtu jārisina. Un jautājums, vai tiešām tas telefons ir svarīgāks, vai nevarētu nolikt to telefonu malā, un atbildēt, piemēram, pēc stundas, ja, kad ir beidzies tas, kas ir jāizdara. Tad bija ļoti interesanti par interesanto saturu. Un bieži vien, kad es runāju ar cilvēkiem, saku, kur ir interesants raksts vai interesants video. Un man tas vārds interesants jau sāk likties kā tāds nedaudz tā kā lamu vārds. Un pat rodas, liekas, ka tāda vēlme vairs, ka negribās tos interesantos vairs skatīties. Tāpēc es arī negribu, lai jums šī lekcija ir vienkārši interesanta. Jo visās platformās, kuru mūs cenšas noturēt mūsu uzmanību, visur strādā algoritmi. Un šeit ir screenshoti kā TikTok algoritmi ir strādājuši. Īstenībā YouTube'ā var atrast arī video, kas saucās How TikTok algoritmi figures you out, kas ir Wall Street Journal, laikam, man liekas, ka viņi to taisīja. Un faktiski jebkura informācija, ko mēs, ko mūsu bērni
paskatās kaut kādos sociālajos tīklos, un šeit, teiksim, piemērs ar video skatīšanos, ka algoritms spēja piefiksēt jebkuru, nezinu, sekundes simtdaļas, cik mēs pavadām pie konkrēta satura. Un tajā brīdī, kad mēs redzam, viņš redz, ka, teiksim, tas interesē, šitas interesē, tas neinteresē, algoritmi jau, es nezinu, stundas laikā mierīgi jau spēja saprast katra cilvēka intereses, un kas ir vēl būtiskāk, ka spēja saprast vājās vietas. Jo īstenībā rāda nevis to tikai, kas tev patīk, lai gan varbūt arī daudziem rāda tikai to, kas patīk, bet kaut kādā brīdī algoritms spēja uzķert, kur tu esi visievainojamākais. Un tad, kad paskatās kaut kādus, piemēram, šāda veida video, kā tas viss strādā, tas algoritms, īstenībā nedod Dievs iet iekšā sociālos tīklos un šajos short īsajos video, tajā brīdī, kad cilvēkam ir trauksme, depresija, skumjas vai kaut kādas, jau kādas citas tādas negatīvākas emocijas, jo algoritms ļoti ātri to spēj uzķert. Kad, teiksim, piemēram, tu skaties tur, nezinu, bēdīgos video vai attiecību krīžu video, un ļoti ātri, nezinu, stundas laikā jau sāk ik pa laikam arī rādīt tādus jau, tādu radikālāku saturu, un kaut kādā brīdī, teiksim, tiem, kam ir depresijas vai kas, viņi jau var sākt saņemt bezmaz, lai gan tas ir aizliegts, saturu par pašnāvībām vai kaut kādus sevis kaitēšanu un tam līdzīgi. Tas ir īstenībā ļoti bīstami, kā te algoritmi strādā, un tāpēc, ja jūs priecājaties par to, ka sociālie tīkli rāda to, kas jums interesē, jā, tā tas arī strādā. Katram tiek parādīts pilnīgi cits saturs, tieši tas, kas jūs interesē, tieši tāpēc, lai tur jūs pēc iespējas vairāk pavadītu laiku, un lai aizmirstu, ko jūs īstenībā reālajā dzīvē gribējāt darīt. Un tā mēs dienu no dienas attopamies, ka kaut kā tā reālā dzīve paliek otrajā plānā. Ne visi, es ticu, ka ne visi, bet daļa. Un šeit ir, īstenībā vakar man bija arī Zoom sapulce ar šīs grāmatas autoru Nīru Jālu, kurš ir uzrakstījis tādu recepti, kā padarīt lietotnes, lai viņas uzķertu cilvēks kā uz āķa. Ja? Un šī metode tiek izmantota plaši, bet skaidrs, ka tie algoritmi ir vēl sarežģītāki par šo visu, bet šis ir tāds vienkāršots variants, es pat teiktu. Ja? Un ka pirmais, lai cilvēku piesaistītu un uzķertu, ir trigeris, jeb tas varētu būt ārējais vai iekšējais. Sākotnēji tie ir ārējie. Trigeri, jeb tādi ierosinātāji, tad tie ir paziņojumi pārsvarā telefonā. Ja? Mēs uzliekam jaunu aplikāciju, uzreiz nāk tie paziņojumi. Un tad atnāk dzingšs, tur vai kaut kāds bzz vai kaut kāds cits. Un mēs uzreiz ņemam to telefonu. Un pamazām sekojot šiem paziņojumiem, mēs pierodam un pēc kaut kāda laika jau sāka veidoties tāda iekšējā nepieciešamība pārbaudīt šo telefonu. Jo tā var būt arī garlaicība, tas var būt kaut kādas, nepatīkamas sajūtas. Negribam domāt par savām problēmām. Un tiklīdz kā rodas šāda kaut kāda nepatīkamāka sajūta, tad šī sajūta ir tas trigeris, lai veiktu darbību. Un darbība, protams, ir, paņemam telefonu, kas ir visvieglāk, vai kāds paņem datoru, un tad ir tā izklaide, kā mēs sevi mierinam. Actiona un tā darbība ir arī, tā āķa modelī ir skaidri parādīts, ka tā darbībai ir jābūt maksimāli vieglai, kas neprasa vispār nekādu piepūli. Un tāpēc arī paņemot telefonu, teiksim, mēs pieliekam pie sejas, automātiski viss atbloķējas, beidzam skatīties vienu video, uzreiz sāk atskaņoties nākošais video, tā pati pavilkšana. Teiksim, tas viss ir idejiski, tā darbība pēc iespējas vieglāka, lai cilvēkam nebūtu jāpiepūlas, lai tiktu klāt šai lietotnē kaut kādai.
Un nākošais solis, kas ir pats interesantākais, ir atalgojums, bet interesants ir tas, ka šim atalgojumam ir jābūt mainīgam. Ja mēs katru reizi atvērtu, telefonu vai katru reizi spēlītē uzvarētu, tas vairs nebūtu interesanti. Ir zinātniski jau izdomāts, cik ir jābūt neinteresantajam saturam, pret interesanto saturu, zaudējumiem, pret uzvarām, lai motivētu mūs pēc iespējas ilgāk palikt šajā konkrētajā lietotnē. Un arī par dopamīnu, ko mēs tūlīt arī runāsim tālāk, dopamīns visvairāk izdalās tieši šajā, kad tas atalgojums ir mainīgs. Un pat pirms tā brīža, kad mēs tūlīt sasniegsim to kaut ko foršo, tūlīt būs forši. Ja? Un tad tieši tas dopamīns izdalās visvairāk. Un 4. solis šajā āķu modelī ir ieguldījums. Tas ir mūsu laika ieguldījums, bieži vien tas ir mūsu naudas ieguldījums. Ja bērniem tās ir spēlītes, tad dažkārt viņi tur kaut ko nopērk, es pat nezinu, ko viņi tur nopērk, bet samaksā naudiņu, vai nezinu, ja būvē tur kaut kādas mājas, pilas vai sazinu ko, tad viņi tur uztaisa mēbelītes, lai nākošajā reizē ieejot iekšā viss jau tur būtu gatavs. Ja, tas ir tas ieguldījums, kas liek atgriezties pēc tam vēlreiz šajā visā šajā pazušanas procesā, varbūt tā varētu teikt. Par socializēšanos. Ja? Visi jau mēs zinām par to, ka cilvēks ir sociāla būtne, ne? Tāda dzirdēta lieta. Bet, lai cik paradoxāli tas nebūtu, ka šobrīd cilvēki ir vientuļāki kā jebkad agrāk. Ja, tā kā mēs it kā aizējam uz tiem sociālajiem tīkliem, kas ir paredzēti mums priekš socializēšanās, bet rezultātā mēs attopamies kā vientuļākā sabiedrība. Un, kā tas var būt? It kā, ja, no vienas puses. Reāli tas skaidrojums ir tas, ka īstenībā jau mēs jau nekomunicējam sociālajos tīklos īsti. Ja? Mēs paskatāmies, ko tas cits dara, mēs redzam, ka kādam citam iet labāk nekā mums, un tas jau neveicina to mūsu saikni savā starpā. Jo šie dizaineri, kas sociālos tīklos ir strādājuši, un arī grāmatu autori, ko es teikuši, ka patiesībā, ja tās patiešām būtu sociālās lietotnes, ja sociālie tīkli, kā, ja viņi būtu paredzēti foršiem un labvēlīgiem mērķiem, tad nebūtu nekādu problēmu sociālajos tīklos uztaisīt tādu funkciju, kad, hei, reku tev tuvumā ir tas un tas cilvēks no taviem draugiem, jūs varat sazināties un satikties ārpus sociālajiem tīkliem, tā kā reālajā dzīvē. Šādu funkciju uztaisīt būtu tā kā tīrais sniegs šiem visiem inženieriem. Bet šāda funkcija netiek uztaisīta, jo neviens jau negrib no tiem gigantiskiem kompānijām, lai jūs tiekaties ar tiem draugiem reālajā dzīvē. Viņi grib, lai mēs pavadām to laiku viņu lietotnēs. Un tā mēs arī pavadām, ja, un uzķeramies, un tā ir simulācija. Ja. Tā ir socializēšanās, izlikšanās, ka tā ir socializēšanās simulācija, mīlestības simulācija, dažādi, jo tā nav īsta komunikācija. Īsta komunikācija no tehnoloģijām varētu būt kaut kāds video zvans, kas ir sinhrons, aci pret aci, telefona zvans, un pat nekas īsti vairāk, ja? Viss pārējais izziņas un vienkārši sekošana kaut kam līdzi, tādiem žēl nav komunikācija. Un arī bērni, tāpēc, ja starpbrīžos viņiem nav iespēja savā starpā komunicēt, bet šobrīd jau, protams, ka telefoni ir aizliegti skolās un ir iespējas to darīt pēc iespējas mazāk. Un tāpēc bērni tomēr sāk ar vien vairāk socializēties savā starpā. Bet, ja tādas iespējas nebūtu, vai, piemēram, starpbrīžos viņiem joprojām būtu pieeja telefoniem, tad ar to pašu komunikāciju mēs neiemācītos. Jo, kādā veidā gan var iemācīties komunicēt, kādā veidā var iemācīties atrisināt problēmas, ja no tā mēs tā veikli izvēramies. Ja? Tā, par radošumu un garlaicību. Mēs redzam, ka, lai cilvēki būtu radoši, mums ir vajadzīga garlaicība. Jo, arī bērniem šī garlaicība ir ārkārtīgi svarīga.
Ja mēs visu laiku katru savu brīvo brīdi aizpildam, tad kurā brīdī, lai smadzenes apstrādā to visu informāciju, kas ir saņemta? Vienkārši tāda brīža mūsdienās jau pat īsti nav. Ne mums pieaugušiem, ne mūsu bērniem. Gaidam rindā, uzreiz telefons rokā, nezinu, ejam kaut kur, ir brīvs brītiņš mājās. Uzreiz, kā esam klāt, ja tiešām tā kā tas telefons ir katra brīvā brīža aizpildīts, un tad nav radošuma, tad nav garlaicības, tad nav domas, kaut kādas jaunas, kā mēs spētu vispār kaut ko jaunu radīt un izdomāt. Pa kuru laiku? Visu laiku kāds kaut ko citu mūsu vietā ir izdomājis. Tas ir ļoti nopietni. Par miegu, par veselīgu miegu arī. Tā vien šķiet, ka varbūt daudz ko varētu uz miegu ietaupīt. Tā kā tas liekas process, vesela trešdaļa dzīves būtu jāpavada miegā. Cik bezjēdzīgi. Liekas, mums taču tik daudz ko darīt, tik daudz ko redzēt, tik daudz ko piedzīvot. Un miegs ir tāds, vienkārši noņem mūsu dzīvē it kā laiku, ja? Bet patiesībā, kad palasa par miegu, miegs ir ļoti, ļoti svarīgs un aktīvs process. Miega laikā smadzenes atjaunojas. Tur visa dopamīna sistēma, visi receptori, visi smadzenē atjaunojas, attīrās. Lasīju arī grāmatā par to, kad ir tas dziļais miegs, un tas ir starp citu kaut kādā pat 7. 8. stundā, miega stundā, ka tur paplašinās kaut kādi kanāli un kaut kāds šķidrums izdalās, lai izskalotu faktiski kaut kādus atkritumus smadzenēs, kas ir palikuši. Ja? Un tajā brīdī, kad ja mēs neizguļam tās nepieciešamās stundas, tad šie smadzeņu atkritumi, ja grāmatā viņi bija nosaukti par smadzeņu kakām vai smadzeņu šūnu kakas, bija teikts, ja? Tad tas viss paliek mūsu smadzenēs, diemžēl. Un, ja tas tā ilgstoši notiek, tad spēja skaidri domāt varētu būt bišķiņi ierobežota. Piekritīsiet, varbūt nē. Trauksme arī ir tāds, man liekas, ka ļoti daudziem cilvēkiem jau tāds diezgan ierasts stāvoklis. Tas arī viss ir patiesībā, ka mēs visu laiku ir tie paziņojumi, tās ziņas. Ja mēs katru paziņojumu uzskatām, ka tas ir svarīgs, ka visu laiku var kaut kas notikt, kas mums ir jāuzrauga, tad ķermenis visu laiku ir tādā trauksmes stāvoklī. Jo, ja kaut kas notiek, ja, tā mēs dzīvojam. Un tad līdz ar to tā trauksme, depresija un viss pārējais ļoti palielinās. Vēl jautājums par to, vai digitālā vide ir droša. Bildītē puisītis, piemēram, sēž gultā, mājā, pavisam droši. Bet tas, ko viņš redz tajā telefonā, to mēs nezinām, vai ne? Un cik daudz es esmu lasījusi arī grāmatās, ka patiesībā, nezinu, kamēr mammīte uztais ēst un, nezinu, vāra brokolīšus un uztraucās par savu bērniņu, tikmēr kāds bērniņš tur stundām ilgi skatās kaut kādu pornogrāfiju, pieņemsim, ja, vai sarakstās ar kaut kādiem mistiskiem cilvēkiem. Diemžēl digitālā vide vairs it nemaz nav droša. Tie šausmīgie cilvēki, no kuriem vajadzētu bailīties, it kā uz ielām, ka mēs nelaižam tos bērnus. Īstenībā lielākā daļa jau pārvākusies sen ir uz digitālo vidi, jo tur ir daudz vieglāk. Tur viss ir kā uz paplātes viņiem iedots. Labi, nākošā tēma – prefrontālais korteks. Tā ir tā daļa, smadzeņu priekšējā daļa uz pieres, kas īstenībā atbild par šo mūsu spēju kontrolēt impulsus, spēju pateikt nē, teiksim, atnāk tur tas paziņojums, vai es nezinu, kaut ko gribas padarīt, tu kaut ko citu dari, un tev uzreiz sagribās kaut ko citu. Un tad, lai tu spētu pateikt nē tam interesantajam, jābūt diezgan normāli attīstītai, tai smadzeņu pieres daivai. Un mēs, principā, sagaidām bieži vien no bērniem to, ko viņi īsti vēl līdz galam nevar izdarīt. Ja mēs tā kā uzliekam, ka bērna atbildība ir neskatīties šo telefonu un tikai un vienīgi, lai jau stāv somā tas telefons, bērns pats, viņam jāiemācās pašam tikt galā. Bet viņam tas prefrontālais korteks vēl nav attīstījies līdz galam. Viņš nespēja šo visu izdarīt. Un turklāt tiem bērniem, kas ilgstoši lieto ierīces, telefonus, sociālos tīklus,
tur arī tā, smadzeņu tā pieres daiva un tās pelēkās šūnas samazinās, diemžēl. Un tad šīs spējas un šīs funkcijas, ko prefrontālais korteks dara, ir vēl ierobežotāks. Un tad rezultātā mums ir diezgan grūti funkcionēt. Tālāk par dopamīnu pastāstīšu. Ja? Dopamīns ir tas, par ko šobrīd informācijas patiesībā ir ļoti, ļoti daudz. Un dopamīns ir neurotransmiters. Ja? Tas ir pēc būtības tā kā nervu signāls, kas pārraidās no vieniem nervu signāliem uz citiem, tātad neironos. Un tur tie savienojumi ir, mums ir, es nezinu, simts miljonu to savienojumu nervu šūnu, kas smadzenēs veidojas. Un dopamīna funkcija, tas elektriskais impulss, kas iet tajās smadzenēs, tas ir saistīts ar atalgojumu un ar motivāciju. Arī savā veidā ar baudu, bet bauda tur nav tā kā tiešā veidā. Ja patiesībā tas pat vairāk ir tāds es gribu, nevis vienkārši man ļoti patīk, man ir baigais tā kā prieks, bet tieši tas es gribu, man vajag. Un, ja kādreiz dopamīns izdalījās tikai tad, kad bija jāpastrādā, jāizdara kaut kāds darbiņš, tad šobrīd dopamīns var izdalīties, mēs esam uzlaužusi sistēmu, un šī dopamīna izdalīšanās pastiprināta ir arī pamatā daudzām atkarībām. Un tieši dopamīns ir tas neurotransmiters, kurš ir pamatā gan alkohola atkarībām, gan narkotikām, gan daudzām citām visādu veidu atkarībām, tai skaitā arī telefonam, sociālajiem tīkliem un tam līdzīgi. Ja? Un dopamīna funkcija, tātad, ja mums tas dopamīna līmenis kaut kādā veidā ir pazeminājies, tad koncentrēšanās spējas pazūd, motivācija pazūd, spēja just prieku arī pazūd. Mēs vairs nemācamies īsti no tā, ko pieredzes, un palielinās trauksme, depresija un tā tālāk. Ja? Tā kā tieši tas dopamīna līmenis, es teiktu, ka ļoti lielā mērā ir saistīts ar to, ka mēs redzam, ka bērniem motivācijas nav, ka viņi ir neieinteresēti un ka viņi tā kā nepriecājas kaut kādā brīdī. Ne visi, protams. Ja? Citiem ir varbūt pilnīgi ok, un ir bērni, kas spēj arī pārāk daudz tur neskatīties tos telefonus un nelietot sociālos tīklus. Tur arī mēs redzam, ka bērns ir priecīgs, ir motivēts, bet ļoti liela daļa bērnu ar šo motivāciju ir diezgan traki. Un dopamīna rezerves ir ierobežotas, un ja mēs tās pastiprināti stimulējam, tās izsīkst ātrāk. Un dopamīna rezerves atjaunojas arī miegā, kāpēc arī tas miegs ir svarīgs, un ja ir guļam par maz, tad arī tur ir traki, kāpēc mēs dopamīnu neatjaunojam. Dabā kā bija, dopamīns dabiski izdalās, kad mēs sasniedzam mērķus, ka mēs kaut ko plānojam, ka mēs darām, ka tāds ritīgi forši šitas sanāca, ja? Atrisinām kaut kādu problēmu. Piekritīsiet, kāda ir sajūta pēc tam, kad mēs esam atrisinājuši jebkādu darbu, uzdevumu, problēmu, vai arī vienkārši pasēdējuši, atpūtušies telefonā. Tā sajūta ir pavisam nesalīdzināma, jo dabiski izdalīts dopamīns šo gandarījumu sajūtu palīdz uzturēt ilgstoši. Turpretī tūlītās ātrā dopamīna avoti ir tie, kas dopamīna līmeni tā kā ātri paceļ, kā citronu riktīgi paņem izžmiedz, un tad strauji nokrīt uz leju. Un tad, tad sajūta ir tāda, ka atkal nav nekādas motivācijas, nav prieka darīt uz priekšu kaut kādus darbus. Jā, un ātrie dopamīna avoti, te mēs redzam, ir sociālai tīkli un azartspēles, videospēles, alkohola, viss kaut kas. Un vēl ir kāda problēma ar šiem ātrajiem avotiem, ar tiem amerikāņu kalniņiem, kā tas dopamīns iet, ka ķermenim patīk homeostāze, tātad līdzsvars. Un, ja mēs mierīgi dzīvojam šādi garlaicīgi, tad tās šūpoles ir tādas mierīgas. Ja? Un līdzsvars ir diezgan ok.
Bet, ja mēs palietojam ātros dopamīna avotus, tad ķermenis to līdzsvaru noregulē tā kā uz leju, un tā kā dabiski mums ir tā sajūta, ka mēs jūtamies sliktāk. Vienkārši, tad, kad tas līdzsvars, mēs jūtamies sliktāk nekā, kad tā dopamīna sistēma nav sačakarēta. Un tad mums atkal gribas dopamīnu jaunu, lai atgūtu to normālo stāvokli. Un šādā veidā pamazām, diemžēl mēs to stāvokli neatgūstam, bet gan iegrimstam vēl zemākā tajā bāzes līmenī, kur mēs ikdienā jūtamies vēl sliktāk. Un šeit ir paraugs šajā video uz spēļu automātu, bet praktiski tas ir uz jebko. Ne tikai spēles, bet jebkas, ka tajā brīdī, ka mēs sasniedzam kaut kādu uzdevumu, kaut ko izdaram, dabiski smadzenēs ir šie sarkanās bumbiņas, kas tur krīt, ir tas dopamīns, un tie uztvērēji ir receptori. Un tad, saņemot šos nervu signālus, smadzenēm tiek raidīts, ka, šitas bija forši, atkārtosim šo darbību vēl, tā kā tas prieks. Un ķermenis jau nav stulbs, mēs ātri mācāmies, un gribas atkal to pašu foršo sajūtu. Bet lūk, šeit parādās tāda zaļā poga, un tas ir tas ātrais dopamīns, kuru nevis vienkārši mēs izdarīsim kaut kādu uzdevumu, bet paskatīsimies to foršo video vai izspēlēsim kādu foršu spēli. Un tad, kā šeit redzams, uzreiz tas dopamīns izdalās daudz vairāk. Un tā sajūta ir foršāka vēl, gribas vēl vairāk. Bet problēma ir tajā, ka ja mēs sākam to darīt atkal un ilgstoši, un, teiksim, ir prieks, tad mums atkal tas prieks noplok, un tad mēs gribam vēl. Tad tie dopamīna receptori un tie dopamīna uztvērēji pamazām tiek sabojāti. Un tāpēc arī tas prieks reāli mazinās, un visu laiku, kad mūsu smadzenēs ir diņš, šitas bija forši, šitas video man patīk, šitas raksts ir riktīgi interesants, padalīšos tālāk, vai viss tur ir tik daudz, tik viss forši, ka mēs gribam vēl un vēl, bet kas notiek, tie dopamīna receptori, viņi praktiski, citur saka, ka viņi uzcepjās, mēs tās smadzenes faktiski nocepinam, receptorus sabojājam, un tajā brīdī, kad liekas, kad gribas vēl, bet, diemžēl, šeit jau video, teiksim, tas jau ir reāla atkarība, līdz kurai es ceru, ka neviens nenonāks, bet ja ir jau atkarība un tie dopamīna receptori jau ir reāli viss sabojāti, varbūt ne visi, teiksim, kā šajā video, bet kaut kāda daļa, tad prieku izjust jau ir daudz grūtāk. Un tā dopamīna sistēma diemžēl strādā, un tā viņa tiek uzlausta un sačakarēta. Pilns video, kaut kāds 7 minūtes ir YouTube, ja gribās jau paskatīties. Tad tālāk īstenībā par atkarībām un par to, kā veidojas kaut kādas atkarības, ir tieši ar šo dopamīnu izdalīšanos, tātad dopamīns ir ārkārtīgi atkarīgs. Bet cilvēks vispār pēc savas būtības ir ļoti atkarīgs. Mēs jau piedzimstam kā bērni atkarīgi no vecākiem. Un ir kaut kādas negatīvas lietas, ko visi zinām. Alkohols, narkotikas, cigaretes, pornogrāfija, nē, tas viss ir slikti. Ja? Bet ir pozitīvas lietas, no kā cilvēki mēdz būt atkarīgi. Un it kā, ja mēs jebko no šīm pozitīvām lietām, kas šeit uzskaitītas, ja mēs darām samērīgi, viss ir pilnīgā kārtībā. Bet cilvēks ir spējīgs kļūt atkarīgs no jebkā no šī. Es skatījušies, ir pat, soļu skaitīšanas programmiņas, ka kāds vienkārši kaut kādā brīdī grib būt veselīgs un sāk jau skaitīt tos soļus. Atkarība no grāmatu lasīšanas. Arī par to man vienā grāmatā viena pati psiholoģija stāstīja, kā viņa kļuva atkarīga no grāmatu lasīšanas. Viņa klienti ir pat, kas iepriekš bijusi atkarīga no alkohola,
izārstējās no alkohola atkarības, kļuva par ūdens atkarību. Vienmēr, ka pat no ūdens cilvēks var kaut kādu veidu atkarību piedzīvot. Ja? Tā kā risks iekrist jebkādā atkarībā mums ir šobrīd ļoti liels. Un, teiksim, es varētu teikt, ka es nezinu, atkarīgi no mācīšanās. Man ārkārtīgi patīk, es varētu jebkurā brīvajā brīdī to darīt. Bet kāda ir problēma? Ja? Ka, sākumā, ja tas ir tikai tāds neveselīgs ieradums, nezinu, tā kā paskatījos vai pačakoju to savu telefonu, tāpatās visu laiku, ja? Tad ar laiku šie neveselīgie ieradumi var izvērsties par problemātisku lietošanu. Problemātiski tad, kad mēs jau zinām, kas mums ir jādara, mums ir kaut kādi darbi, mums ir uzdevumi, mums ir mācības, bet mēs to nedaram. Ja? Un tajā vietā mēs ņemam to telefonu un aizstājam ar kaut ko citu. Ja? Un vēl ir viena problemātiskas lietošanas pazīme, jau ir dopamīna kalni. Tas nozīmē to, ka mēs skatāmies televizoru, papildus mēs ēdam čipšus vai ēdam kūkas un cukurus, kas ir papildus dopamīns, un papildus vēl skatāmies vai, nezinu, īsos video, ja? Vienu dopamīnu avotu ar otru un ar trešo visu savienojumu kopā, izveidojam dopamīnu kalnu, iedomājieties, kas tur tajās smadzenēs notiek. Un, ja tas notiek pietiekoši ilgstoši, tad jau reāli var izveidoties īsta atkarība. Interneta atkarība vai telefona atkarība vēl medicīniski nav nodefinēta, bet īstenībā tās pazīmes šobrīd visā pasaulē, man liekas, aptuveni 20% kam jau ir tā kā kompulsīva tā tieksme, ka viņi nekontrolē, viņi negrib šo lietu darīt, skatīties, teiksim, tās visas ierīces un digitālās lietas, bet viņi nespēja vienkārši vairs to apstāties. Ja? Vēl viena lieta arī, teiksim, dusmas, melošana, kad, nē, es nelietoju. Ja? Un pašai tā ir bijis arī, kad, nezinu, skaties to telefonu, kāds nāk, tad fiks noliec. Es neredzēju, kad es skatījos. Es tā esmu darījis. Papildus tāda svarīga lieta ir neironu sensibilizācija, tātad jutīgums. Jo, ja viena lieta ir, kad reāli smadzenes likvidē šos neironu, tos dopamīna receptorus, ka prieku vairs mēs nevaram izjust īsti, tad tie receptori ar laiku var atjaunoties. Bet, diemžēl, smadzenēs arī izdalās kaut kādas vielas, neatceros, kā viņas sauc, bet faktiski tā kā ir izveidojas tāda ļoti liela jutība. Viņas definē arī kā tādas antenas smadzenēs, ja? Uz to lietu, no kā cilvēkam tā atkarība ir izveidojusies. Jebkāda, ja, kā mēs jau runājām. Un tiklīdz, ja tur pietiekoši daudz sakrājās šī viela, tad šī viela tā kā nepazūd. Viņa ilgstoši paliek smadzenēs. Tas ir bezmazliet tā kā, ja mēs kaut ko darām, un smadzenēs ir tie visi neironu ceļi, mēs tur ir riktīgi asfaltēta šoseja uztaisīta jau kā tas viss darbojas. Un pat, ja cilvēks tiek no tās atkarības vaļā, tie ceļi tur paliek nosvaltētie. Mums ir grūti, mēs iebraucam jaunus ceļus un mēģinām tā kā izveseļoties un tam līdzīgi, bet tas asfaltētais ceļš tur stāv. Un, tāpēc atkarīgiem cilvēkiem, es nevienam to nenovēlu, bet ir ļoti milzīgs risks atkārtoti uz to pašu atkarību vai uz citu atkarību, tāpēc, ka tur jau smadzenēs tie nervu, tie ceļi jau ir izveidoti, un viņi var nepazust pat reāli visu mūžu. Tā ir diezgan bīstama lieta, tāpēc es domāju, ka mēs negribam, lai mūsu bērni kļūst medicīniski atkarīgi, jo tad es nevarēšu palīdzēt, tad tur ir psihiatri un dažādi citi ārsti, kur jau tiešām reāli strādā ar atkarībām. Par atkarībām ātri vēl mēģināšu pastāstīt par vienu tādu eksperimentu, ka tiek izmantotas žurkas, kur ieliek, teiksim, būrītī žurku, un viņai ir divi dzērieni. Viens ir ūdens, otrs ir ūdens ar kaut kādu heroīnu šķiet, ja? Un tad tai žurkai pamazām viņa saprot, ka tas heroīna ūdens ir labāks, un viņa sāk lietot šo ūdeni, tik daudz, ka viņa beigās jau vienkārši nomirst, ja? Un tas eksperimenta autors, ja, tas Aleksandrs, viņš domāja, varbūt tur īstenībā tā kā pie vainas ir pats būris, jo tai žurkai tajā būrī nav ko darīt.
Un tad viņš iztaisīja citu eksperimentu, kad uztaisīja to žurku tādu parku, paradīzi, ka tur viss kaut kas bija, ko darīt, tur viņām kur rāpelēties, kur bāroties, kur draudzēties, komunicēt, mammas ar bebīšiem, nu tā kā viss super pasauli. Un arī divas tās dzērienu trauki, ūdens un tas ūdens ar heroīnu. Un rezultātā žurkas padzērās gan vienu, gan otru, bet ja pirmajā variantā 100% visas tās žurkas bija beigās atkarīgas un reāli nespēja pretoties tam heroīna ūdenim, tad otrajā variantā, tad, kad šis būris bija brīnišķīgs, tāda kompulsīva tieksme dzert to heroīna ūdeni praktiski nebija nevienai žurkai. Un neviena no tām žurkām nepalika atkarīga. Viņas labprātāk izvēlējās dzert ūdeni. Un tad secinājums ir tāds, ka tieši attiecības un tieši tā vide, kur mēs esam, ir vispār galvenais tas iemesls, kāpēc mēs iekrītam kaut kāda veida atkarībās. Un tieši attiecību trūkums, jeb saikne, kas cilvēkam ir tik ārkārtīgi vajadzīga kopš dzimšanas līdz pat miršanai, tieši šī saiknes trūkums arī ir par iemeslu tam, kāpēc mēs ieslīgstam atkarībās. Tad vēl par to, kā šo visu pārtraukt, kā mēģināt, ja? Un tas, ko iesaka, ir tas, ka mums, principā, mēs visi to zinām, ka vajadzētu pārstāt, ja? Ja katrs zina savu šo nelabo ieradumu, tad faktiski mēs vajadzētu pārstāt, un trakākais, ka tas nepietiks ar vienu dienu, vai es jau 3 dienas neskatos telefonu, vai kā. Tur patiesībā vajag vismaz mēnesi, jo, teiksim, ja ir pagājusi nedēļa, tad sākumā paliek sliktāk. Sākumā tāpat kā, alkoholiķiem, narkomāniem, tad, kad viņiem nedabū šo vielu, tad sākumā ir slikti. Bet šis sliktais posms ir jācenšas izturēt, un tikai pēc tam kaut kādā veidā jau mēs jūtamies brīvi un vispār sākam saprast, no kā tad mēs īsti esam bijuši vispār atkarīgi un kur mūsu uzmanība ir visu laiku bijusi aizklīdusi. Un ja gribas ātrāk no jebkāda veida šiem neveselīgiem paradumiem tikt vaļā, tad pat vajadzētu apzināti darīt tās labās lietas, apzināti uzspiest uz to sāpju pusi, jo tad smadzenēs tā nepatika kaut ko darīt. Ir tas jaunais ceļš, kas smadzenēs tiek iebraukts. Viņš ir grūts, viņš ir nepatīkams, mums viņu negribas īsti. Bet, ja mēs spējam saņemties un uzspiest uz šiem labajiem un vērtīgajiem sāpju punktiem, tad mēs no šī neveselīgā dzīvesveida daudz ātrāk varam kļūt brīvi. Un patiesībā tas ir nevis sevis ierobežošana, bet īstenībā tā ir sevis atbrīvošana. Par gribas spēku uzreiz pateikšu, ka, diemžēl, mēs nevaram paļauties uz gribas spēku, arī bērniem uz gribas spēku par to, ka viņš nečakos to telefonu, viņš stāvēs blakus un es viņu neaiztikšu. Ja? Tas ir nereāli, tāpēc, ka gribas spēks prasa ārkārtīgi daudz resursus, un ja cilvēks ir noguris, tad šo resursu vienkārši nav. Un tad mēs izvēlēsimies to, kas ir patīkamāk un vieglāk. Ļoti elementāra lieta – paziņojumi. Man patīk šī bilde, mēs esam tādi sunīši, ja? Mums dzing, un mēs uzreiz, kas tur notika, skrienam, ja? Tur dzing. Un mēs darām savas lietas, mēs koncentrējamies, mēs varētu tik daudz foršu un labu šai pasaulē izdarīt, ja? Bet visu laiku tāds skrien kaut ko citu, skaties, interesants video, interesants raksts. Izslēdzam, patiešām tas ir ārprātīgi svarīgi izslēgt visus paziņojumus, ko mēs vien varam izslēgt, lai nebojātu tos savus kognitīvos resursus, kur jau tā ir ierobežoti. Digitālais detoks, ja? Arī jautājums, vai pie galda ēdot, vai komunicējot ar citiem, vai, kafejnīcā satiekoties. Nelietojam to telefonu, novācam viņu nost, mums ir ārprātīgi vajadzīga tā saikne, parunāties vienam ar otru, veltīt vienam otru laiku, atpūtināt smadzenes, ja? Aiziet uz toleti, liekas, ko citu tur darīt? Bet, atpūtini tās smadzenes, paskaties grīdā vai griestos.
Jā, un arī starp pastaigās man pašai ārkārtīgi patīk vienmēr iet kaut kāds podcasts klausīties, liekas, forši, taču kurā laikā lai vēl, bet labi, dažreiz podcasts var klausīties pastaigas laikā, bet citreiz tev to pastaigu vajag arī vienkārši telefonu atstājot mājās. Ja? Un arī tieši tas veids, kāpēc mums nevajag viņu starpbrīžos un pusdienas laikos, nevajag telefonus bērniem pusdienas laikā. Mums ir jāiemācās būt klātesošiem šajā visā procesā. Un tad, ko darīt ar šo brīvo laiku, kas pēkšņi uzrodās? Ja mēs pavadījām, paskatīties savu ekrānu laiku, cik mēs pavadām telefonā, ja? Varētu būt, ka ietaupam kaut kādas stundas, ja? Un tāpēc te ir dažādi veidi, ko mēs varam darīt. Es zinu, ka skolas un interešu izglītība veido dažādus pulciņus. Tas ir viss ārkārtīgi svarīgi, ka katram bērnam šajos pulciņos būtu jāpiedalās vienā, otrā, trešā. Protams, nepārspīlējot, lai nesanāk tā, ka bērnam atkal ir pārāk liela pārslodze, bet tas, ka tā ir paredzamība, teiksim, katru trešdienu tikos tev ir jābūt, ja, kaut kur. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Grāmatu lasīšana jāmēģina. Ja bērns nespēja, lasīt mājās, tad organizējam kaut kādas tagad maisali brīnišķīgi brīvdabas stundas, paņemam grāmatas, visi kopīgi lasam, ja. Nesautīgi labestības darbi, kas ir arī brīnišķīgi, skolotāji varētu, ja vien mums pietiek spēki, es jūs saprotu, ka jums arī ir grūti. Bet ja mēs varam uzņemties un kopīgi ar bērniem organizēt kaut kādus labestības darbus, kaut ko izdarīt kādam citam, tā kā vienkārši no sirds, tad visiem tas gandarījums atjauno smadzenes un tas viss ir super. Un atjaunošanās vai atpūta, ja, tātad atpūta vienkārši pasēdēt pie televizora vai pasēdēt pie telefona ar brīnišķīgu čipšu paku vai končām. Diemžēl tā nav atjaunošanās. Tā ir atpūta, jā, kaut kādā veidā, bet tā nav atjaunošanās. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir tiešām rūpēties par savu mentālo veselību un rūpēties par to, lai mūsu smadzenes atjaunojas. Nevis visu brīvo laiku viņas pārslogot. Par fizisko slodzi vienkārši bija vispār izcili raksti un pētījumi, ka tieši fiziskā slodze jau bezmazai varētu būt kā tāds medikaments priekš sliktas, tas pārmērīgas un neveselīgas telefonu lietošanas un arī visādām atkarībām, jo tad, kad cilvēks dara to fizisko slodzi, tad ķermenim ir nepieciešams resurss. Ja? Ķermenis saprot, ka jāveido jaunas šūnas, jaunas vielas, jo savādāk viņš nevar funkcionēt. Un tad tieši tādas mērenas, bet tādas mērķtiecīgas fiziskās aktivitātes ir tas, kas palīdz veidot jaunus tos neironu savienojumus. Aktivitātēm ir, ar pastaigu vienkārši nepietiks. Pastaiga parkā, protams, ir forši, bet šis neatjaunos visu to neironu ceļus un visu pārējo. Reāli ir vajadzīga tāda slodze, kad mēs, bezmazai, tā kā iesvīst aerobā slodze, fiziskā slodze, spēka treniņi, riteņbraukšanas, komandu sacensības. Ļoti daudz kas, ja. Un, ja mēs runājam par bērniem, kuri šobrīd nav motivēti vispār celties no gultas un jebko sāk darīt, tādi bērni arī, diemžēl, ir kāda fiziskā slodze, viņš vispār nevar piecelties, ja. Tad sporta veids ir jāatrod tāds, ļoti, visiem nederēs viss. Katram būs kaut kāds savs, kas viņam būs precīzi, tā kā derīgs un piemērots. Un tad jāatrod ir tieši tas sporta veids, kas tieši tam konkrētam bērnam būs visforšākais un kas viņam dos motivāciju un kas uzreiz dos to gandarījumu, ka tur adrenalīns kopā ar dopamīnu viss dabiski izdalās un mēs uzreiz jau, ar vienu šādu foršu fizisku aktivitāti jau tur mazliet jau kaut kas atjaunojās. 2, 3, 4 un ja vēl ir tas ierīču detoks vēl paralēli, tad pamazām tās smadzenes var atjaunot. Jo starpība ir kāda, ka, teiksim, ja lieto kaut kādas narkotikas, ja, tad tur ir tādas jau, tiek bojātas reāli nervu šūnas, kuras nav atjaunojams kaut kādā veidā. Bet šīs visas interneta un telefona atkarības, viņas šādā veidā nebojā. Tur tie ceļi izveidojas nepareizi, kā nevajadzētu, bet šūnas spēja atjaunoties. Un tāpēc tā tieši fiziskā slode ir brīnišķīgs rīks, lai atjaunotu mūsu smadzenes. Tālāk vēl par dīkstāvi, es teicu,
ejam, skatāmies starbrīžos, kaut vai debesīs, mākoņos pa logu. Jā, un citiem saka, nu jā, tur nāk visādas nelabas domas, kuras negribas domāt, bet mēs no sevis, kur mēs no sevis varam aizbēgt? Ja domas ir, tad ar viņām ir jādomā. Jāmēģina viņus kaut kādā veidā apstādināt, tāpat meditācija ir brīnišķīgs veids, ka jā, mēs apzināmies, domas ir, bet, mēģinām viņus pieklusināt kaut kādā veidā. Vienkārši, iet laukā, tagad pavasaris tik brīnišķīgs, klausīties putnu balsīs, darīt dārza darbus, kas ir fiziski. Ja mums ikdienas tas darbs ir mentāls, tad atpūta var būt fiziski. Un es zinu, ka daudzi arī ar saviem dārziem, ko to visu jūt, kad mēs atpūšamies strādājot. Ja? Tieši tā mentālā atpūta. Un, ja mēs runājam par telefonu brīvām skolām, kas vēl ir mums kā pedagogiem un skolām aktuāli, tad jā, zināms, ka no nākošā mācību gada jau telefoni ir aizliegti arī līdz 9. klasēm. Ir skolas, kas brīnišķīgi jau šo visu piekopja jau pagājušajā gadā, šajā pareizāk sakot mācību gadā. Ir skolas, kas aizliedz telefonus līdz 12. klasē. Tā kā, katra skola vēl joprojām brīvi var izvēlēties, kādā veidā ieviest šo telefonu aizliegumu. Bet tas, ko es skatoties redzu, ka īstenībā vajadzētu veidot, diferencētu to telefonu uzglabāšanu. Nekādā gadījumā es ceru, ka pēc šīs nodarbības mēs saprotam, ka tiem telefoniem nevajadzētu stāvēt bērniem somās. Ka tie telefoni mazie bērni vienkārši neņem uz skolu vispār. Ja paņem, tad viņiem pilnībā dara kastītes, viņi no rīta atdotai kastītē noliek, viss tur ir kārtībā. Varbūt ir skapīši kaut kādi, kur mēs šos telefonus uzglabājam. Bet lielajiem bērniem, man pašai vakardien bija saruna ar vienu, tās uzlikšu video, tā kā maisiņi, kuros telefonus var ielikt. Un, teiksim, ja skola nevēlas šos telefonus savākt pie sevis, tīpaši tie ir lielie bērni, un telefonu negrib atdot, vienīgais, ka jābūt visā skolā vienotai tai sistēmai. Ja visi, tad visi, vai teiksim, visi no 5. līdz 9. vai līdz 12. klasē, vai no 6. līdz 9. Kurš izdomās, ja? Vislabāk šis pārstāvis, kas šos telefonu maciņus ražo, viņi teica, ka vislabāk tos maciņus lieto no 11-12 gadu vecuma. Un tā ideja ir tāda, ka viņam ir savs, katram bērnam tas maciņš izmaksā 21-22 eiro aptuveni. Tā būtu investīcija, ko principā es uzskatu, ka vajadzētu dalīt ar vecākiem, jo šis maciņš ir derīgs 5, 6, 7 gadus, viņš nenolietojās. Un tā ideja ir tāda, ka, protams, ka tas ir bērna īstenībā īpašums. Tad bērns ar šo savu maciņu, kādu jau viņš rūpējās tos daudzus gadus, viņš no rīta atnāk uz skolu, viņš izslēdz telefonu, ieliek maciņu iekšā un tā kā aizklipsē viņu cieta. Viņš visas dienas garumā netiek šim telefonam klāt. Tas ir tāds, ko, mēs kā telefonu brīva skola varētu ieviest. Es domāju, ka es varētu arī ar šiem pārstāvjiem komunicēt, jo, ja tie ir skapji, tad tie uzreiz ir arī diezgan lielas izmaksas, kas ir vajadzīgas. Jāskatās pēc situācijas, kas kuram ir ērtāk. Bet arī tas, ka mēs nodrošinām, ka telefoni tiek savākti, bet viss, ko mēs varam darīt starpbrīžos, gan atpūsties, gan spēlēties, gan garlaikoties, kas būtu arī brīnišķīgi, gan arī pēc stundām ļaut bērniem savā starpā komunicēt. Tas viss ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un to visu mēs kā skolas mēs varam ieviest un palīdzēt bērniem ar šo visu. Un te arī mēs esam nonākuši līdz pēdējam slaidam, kā dopamīna pretinde ir oksitocīns, tas ir tā kā mīlestības hormons. Un atšķirībā no dopamīna, šis laimes hormons oksitocīns samazina kortizolu, jeb stresa hormonu līmeni. Dopamīns stresu nenoņem. Tā ir ilūzija, ka mēs stresu varēsim noņemt ar dopamīna avotiem. Bet tas, pie kā mums reāli jāstrādā, ir pie tā, lai mēs koptu cilvēcību vienkārši. Ja? Cilvēcība ir pievērst uzmanību, iedziļināties tajā otrā cilvēkā, uzklausīt, acu kontaktu nodibināt. Ja bērns ar mums runā, mums arī nedrīkst būt tas telefons rokā. Mums ir jāspēj ar šo bērnu komunicēt un vienam ar otru komunicēt. Vienkārši
tu esi man svarīgāks. Nevis tas telefons un nevis tā ziņa, bet tu cilvēks esi man svarīgāks. Par fizisku pieskārienu liekas, ka ārprāts jau mūsdienās viss kaut kas te notiek, bet fizisks pieskāriens arī ir ļoti, ļoti būtisks cilvēkam. Un kas ir interesanti, teiksim, ko es redzēju, ka tieši šī vieta, šī ir vieta, tā, kurai būtu jāpieskaras. Ja? Nevis tur ar pirkstiem kaut ko, ja? Bet reāli tieši šī vieta nodot to mīlestību, ja, savā veidā. Daram labas lietas viens otram, cilvēkiem, dabai, neprasam pretī, negaidam, un līdz ar to mēs arī jutīsimies viens otram vajadzīgāki, viens otram noderīgāki. Un es ceru, ka kaut kādā šādā veidā, kad atgriezīsies tas prieks, noregulēsies visa tā dopamīna sistēma, un ka mēs jutīsimies priecīgāki, un ka mūsu dzīvē ir jēga. Tā skaitā arī, protams, ka bērnu dzīvē. Paldies! Es ceru, ka tas nebija tikai interesanti, bet ka patiešām tas mudinātu pārdomāt gan savus paradumus, gan to, kā mēs reaģējam skolā, gan to, kā mēs dzīvojam, reaģējam mājās, gan uz savu dzīvi attiecinot, gan uz mūsu bērnu un uz mūsu kopīgo bērnu dzīvi. Tas no manis viss. Paldies! Ja ir jebkādi komentāri, iebildumi, kur jūs varētu iebilst, es esmu ļoti atvērts sarunām, man ļoti patīk, ja man iebilst. Paldies, jā. Tā kā. Paldies, jā. Paldies jums, liels.